Pārliecinās vienmēr, ka pilsēta ir diezgan jauna. Tā apbūve ir padomju gados tapusi, un vēl tikai pāris ieliņām Gaujaskalnā, un tad vēl ir Kārlienā. Un Kračkaktā ir drusku saglabājusies šī vēsturiskā apbūve. Bet mēs jau nemaz nezinām, vai tas ir par labu vai par sliktu, ka tā pilsēta tā ir nodegusi. Jo mēs redzam, kā cēsīs, visi brauc skaisti. Viņiem patīk staigāt un rosīties par to pilsētu. Viņa ir tik romantiska, bet tajā pašā laikā, ja mēs ejam vārtrūmē, mēs jūtam sausās toaletes smaržu. Pēc vieniem avotiem tas ir 11 reizes, kad Valmiera ir degusi. Pēc citi saka, ka 13 skaitot. I don't remember how many years ago. Tātad ir 44. gada 22. septembris. Valmieras pievārtē pie Strenčiem stāv Krievu karaspēks. Savukārt vācieši ir paguvuši visas savas vienības aizvest. Valmierieši zina, Valmieras priesti zina, kur ir bastions, tātad vecā slimnīcas sēka. Un tur pagrabā ir tātad spridzeklis. Bet pārsteigums. Viņus, atverot durvis, sagaida maza, veca sieviņa. Viņa ir sanitārīta tajā pilsētā. Viņa nekur nedosies, jo viņai, ar savām kājām viņai nav kur aiziet. Turklāt viņa ir saņēmusi, kā sacīt, jāsaka, mantojumā no bēgļiem puisēnu. Puisēnu, kuru viņa ir apņēmusies pieskatīt. Viņa nekur nevar doties. Ko viņa dara? Viņa iziet priekšā tiem vīriem, iespiež savus un saka, tikai par manu līdzi. Un viņa izskatās tik spieklīgi draudīga, ka vāciešiem tas liekas ļoti komiski, viņi dodās, atmet ar roku, viņi dodās projām. Slimnīca paliek vecāka. Līdzīgs stāsts ir par Pastēku. Pastēka Valmierā ir pati jaunākā. Katra ēka tiek izspridzināta un vienās skaitās sliedes tiek uzārtas, vāciešiem prom braucot. Bet pacenšās mūsu pašu latviešu bāleliņi, kuru vācu laikā ir darījuši dažādas nesmukas lietas. Ir piedalījušies cilvēku šaušanā, un viņi projām iedam no pilsētas sāk mest degmaisījumu pudeles pagrabos. Protams, pilsētas centrā galvenā apbūve ir koka, un uzliesmojot šīm te koka būvēm, ugunsgrēks ātri iet uz priekšu. Viņš liek sievai dot ūdeni no akas, bet pats viņš staigā pa jumtu un laist šo jumtu, lai uguns nāk ar dzirksalēm, ar vēju, turklāt tas vējs ir diezgan liels, lai tas jumts paliktu vesels. Ej pāri ielai, tur ir kaimiņi, viņi vēl nebija aizbraukuši. Ej skaties, vai viņiem nav gadījumā, kas saka, vēl kāds vīrs palicis, un varbūt izdodās sarunāt. Viņiem vēl akā vajadzētu būt ūdenim. Sieva dodās pāri ielai, un patiešām stāv kaimiņi jau sakrāmējuši mazos ratiņos, viņiem pat nav zirga, viņi tos ratiņus vilkšus, sakrāmējuši tos ratiņos savu mazo iedzīvi un tagad dosies ārā pa vārtiņiem. Viņi saka, klausieties, uz kurieni jūs dosieties, cik tālu jūs ar tiem ratiem varat aizkļūt. Stāsieties, kur jūs atgriezīsieties, ja māja nodegs. Stājieties rindā, nāciet palīgā, un ticat vai ne? Viņi notica. Viņi sastājās rindā un sāk liet gan šo te ugunsdzēsēju mājas jumtu, gan to pretējo namiņu. Un tā viņi leik tikmēr, kamēr patiešām uguns pienāk pie šīs mājas. Un tieši tajā vietā ugunsgrēks apstājās. Līdz pareizticīgo baznīcai pilsēta nodeg. Bet ir vēl vienas mājas šajā pilsētā. Un tas ir virzienā tur, kur ir teātris. Tur saimniece, zinādama, ka būs jādodās bēgļu gaitās, viņa ir iejaukusi mīklu. Ievīcījusi mīklu, lai saceptu maizi līdzņemšanai. Un šī maize ir uzrūgusi, ir pēdējais brīdis, kad ir jāiet prom. Vīrs stāv pie durvīm un
jau šķiļu ugunis, mums ir jābēg. Mums ir pēdējais mirklis, jo nāk Krievs iekšā. Un tās sieva saka, es iešu prom tikai tad, kad es būšu sataisījis maizi. Iešāvuši viņu krāsnī. Nu, sieva sataisa kukulīšus, iešauja viņas krāsnī, aizliek vāku, tos durtiņas ciet, uzmet krustu, viņi dodās projām. Nekur tālu jau viņi neaiziet. Nākošajā dienā viņi atgriežas. Pilsēta kūp, krāsnetes, un arī viņu namam vairs nav nekā, kā tikai krāsnes. Tad apskatās krāsni, tajā ir divkārt izcepta maize. Kā smaržīgs solījums tam, ka pilsēta dzīvos tālāk, un ka mēs varēsim turpināties arī uz priekšu. Tālāk. Когда ты война?